Priekuļu novads. Priekuļu novada Liepas pagastā esošais māla ieguves karjeras ir unikāls. Tik bieza māla kārta kā šeit ir vēl tikai 2 vietās pasaulē – Kanādā un Austrālijā. Šeit uzņēmums Lode darbojas jau vairāk nekā 60 gadu, ražojot būvniecības materiālu, pildīto un caurumoto ķieģeli, kā arī bruģi. Šeit saražotā produkcija galvenokārt nonāk Baltijas valstīs, kā arī Polijā un Krievijā. Māls, no kā radīti mūsu ķieģeļi, sāka rasties 385 miljonu gadu atpakaļ, tie Devona laika māli. Mēs veiksmīgi varam šo mālu iegūt un šeit pat rūpnīcā pārvērst par būvmateriāliem, kas cilvēkiem nodara viņu ikdienas dzīvē. Pilni ķieģeļi, tie ir visiem krāsnīm, skursteņiem, tur, kur vajag, kur agresīva vide, sali, vēji, lieti, garantētu šo ilgmūžību. Savukārt caurumotie ķieģeļi māju apdarei, kas dod šo estētisko baudījumu, skaistumu un arī ilgmūžību, jo no ķieģeļa uzceļot, kā tu uzcel, tā arī pēc 1000 gadiem tas arī stāvēs, ja nebūs karu. Šobrīd esošais karjeras ir vairāk nekā 12 metru dziļš. Turklāt zinātnieki aprēķinājuši, ka šeit māla pietiks vēl vismaz 100 gadiem. Māls tiek vests augšā uz konus, kur tas tiek kā kūka kārta pa kārtai sagatavots. Pamat uzdevums ir, lai tas māla, tās molekulas atbrīvotos no tās spiediena, ko viņš miljoniem gadi bijis. Nevar uzreiz no krātuves, no zemes rakt un taisīt tos produktus. Ražošanas process ir nepārtraukts. 365 dienas gadā, bet ķieģeļu apdedzināšana ilgst 3 diennaktis. Mūsu Latvijas māls šeit Liepā, es nebaidīšos šī vārda, ir pasaulē labākais māls pilno ķieģeļu ražošanai, jo no 100 ķieģeļiem, ko ielaiž ražošanā, apmēram 90 var dabūt pirmās kvalitātes. Un mēs cenšamies strādāt saskaņā ar Lean filozofiju, kas nozīmē strādāt efektīvi, bez zudumiem, darīt darbības, kas tikai pievieno vērtību produktam, izskaust dažādas bezjēdzīgas darbības. Vislielākais nopelns ir komandai. Varbūt tā vadītāja būtiskākā lieta ir, lai tā komanda vēlās tev sekot un ar tevi strādāt kopā. Man liekas, ka tas vienojušais faktors, ka šeit ir konkrēti šajā uzņēmumā strādā cilvēki jau tā kā paudzēs. Otrkārt, šeit ir strādāt ģimenes, un viņiem ir tas lokālais, tas tā kā patriotisms. Man liekas, tādās lielās pilsētās tas ir mazāk raksturīgi, un te ir vieglāk izveidot to komandas garu. Savu komandu motivējot, viens no galvenajiem vadmotīviem, kurš skan viss ir iespējams. Nav tāda vārda, to nevar. Ir tikai jautājums, cik tas prasīs laiku, enerģiju un naudu, lai to realizētu. Un, ja visi komandas cilvēki tam piekrīt un ar šādu attieksmi katru rīt ierodās uz darbu, tad arī viss ir iespējams. Vidzemē ceļš ved augšup!